Sveiciens, mani sauc Liene, nāku pie jums no Siguldas, un šis ir mans adīšanas podkāsts, nu jau 2. epizode, par ko man jāsaka milzīgs paldies jums, par ikvienu skatījumu, par ikvienu īkšķīti uz augšu, par ikvienu komentāru manā YouTube kanālā zem manas pirmās epizodes. Tas bija negaidīti, super negaidīti, tik lielu atsaucību noteikti es nebiju gaidījusi, un tas tiešām man ļoti daudz nozīmē, un tāpēc tagad pie jums nāku ar 2. epizodi, ceru, ka ne pēdējo, un ceru, ka jums patiks. Tā kā aiziet! Sāksim ar pabeigtajiem darbiem. Kas būs zeķis? Paņēmu zeķu blokatorus, lai formētājus, laikam pareizi ir teikt latviski, lai parādītu. Uzadīju zeķes, 2 pārus. Uzadīju laikam nav pareizi teikt, jo es tās tikai pabeidzu. Zeķes adīju pagājušajā gadā, janvārī. Āķis bija lūpā, un man likās, es izadīšu visus diegu galiņus. Un tā arī gandrīz sanāca. Es adīju un adīju. Es uz apli, kā jau vada zeķis, šo daļu, stulma daļu un purngalu pieadīju pēc tam. Adīju tikai pa apli un 1, 2, 3 un 4 zeķei. Jā, starposmos iedod diedziņu. Un iedod diedziņu arī papēdī. Un papēži bija tie, kas man bija palikuši neuzadīti no pagājušā gada sākuma. Un es nevarēju saņemties. Un tad pagājušajā epizodē es teicu, ka būtu riktīgi forši, es viņas pabeigtu. Es saņēmos, un es pabeidzu, un es esmu ļoti priecīga. Atdot papēžus, un, protams, ka tie nav ar klasisko pacēlumu daļu, bet es iedīju nepabeigtās kārtas šeit, un otrā pusē, tā kā neliela pacēluma daļa tām ir. Droši vien nederēs cilvēkiem, kuriem patīk un kuriem ir nepieciešams lielāka tā pacēluma daļa, bet es uzmērīju un ir ok. Šīs nav pirmās zeķes, kurām sadu šādus papēžus. Pagaidām neviens nav sūdzējies. Ir vērts pamēģināt, jo man droši vien arī nepatiktu, ja šeit vispār nebūtu tās īsās kārtas, ja viņš būtu tikai turp un atpakaļ adīts. Ko es vēl par šīm zeķiem varu pateikt? Svaru es, protams, nepierakstīju, es pierakstīšu kaut kur šeit, ja tas ir svarīgi, bet pēc kā es skatījos, es adīju, manuprāt, 60 rindas līdz papēdim un 60 rindas no papēža daļas līdz paredzētajam purngalam. Jā, tas arī ir viss. Zeķes ir krāsainas, un zeķes noteikti nav vienādas abas. Tā tas arī nebija paredzētas viņas vienādas, bet ir gana krāsainas un košas. Ir kļūdas, un kas man nepatika, ka kā tā dzija mainās. Var redzēt tās vietas, kur ir mainījusies dzija. Tāpēc tagad es
izmēģināju citu metodi un uztaisīju tādu kamoliņu, arī no visām atlikuma dzijām, nu ne no visām, no tām krāsiņām, kuras es domāju, ka saskanēs kopā. Ar to metodi savienoju, ko Guna bija iefilmējusi video no Guna no Todo Punto. Un mēģināsim, skatīsimies, redzēsim, kā tagad būs. Iespējams, es līdz nākošajai reizei jau būšu iesākusi šīs zeķes. Tad redzēs, kā tās krāsu maiņas vai varēs redzēt, vai nevarēs, vai viņas sajies kopā tā plūdenāk. Es ceru, nu tad manīs. Bet doma par tām zeķītēm, kas radītas no atlikumiem, man ļoti patīk. Man patīk, ka tās zeķītes ir krāsainas. Man arī patīk, ka viņas nav vienādas. Nu, ir tā interesanti. Ko es vēl varu teikt, ka šajā kamolītī tās dzijas, katra krāsa ir izmantot aptuveni 3 metru garumā. Krāsas atkārtojās, jo man bija tādi mazkamolīši, cits bija vairāk, cits mazāk. Bet, nu jā, es centos visas aptuveni salikt, lai tās ir vienādā garumā. Un tad jau manīs, kas man tur sanāks. Strīpām vajadzētu sanākt līdzīgā platumā. Tas būs interesanti. Tā kā tas tāds mazs ieskats manos nākotnes projektos. Un vēl viens pabeigts darbs ir šīs zeķes. Pressed Flower Socks no... Es atvainojos. Pressed Flower Socks no Savory Knitting. Adītas mozaīka tehnikā. Arī šīm zeķēm nācās papēdi iadīt pēc tam, kad pabeigta pati zeķe. Arī šīm zeķēm izmantoju sākumā šeit nedaudz nepabeigtās kārtas, un tad adīju papli, sādot valdziņus šajā papēžu daļiņā. Zilā dzija ir no Maruma Jārns, ar rokām krāsotā zeķu dzija, un brūnā ir no Rosie Garn, sievietes, kas vairs nekrāso dzijas. Bet tas tā maznozīmīgāk. Galvenais, man ļoti patīk tā krāsu kombinācija, un zeķes ir pabeigtas. Un zeķes ir ļoti elastīgas. No sākuma man likās, ka tas būs uz 37, 38 izmēru, bet labāk, manuprāt, izskatās uz 40, 41. Un, jā, šie zeķu formētāji ir baigi foršie. Un tādi ir, jā, man ir tādi arī 38, 39 izmērs. Kāpēc šie formētāji ir, manuprāt, lieliski, jo viņiem tā pēdas daļa, tikai šeit ir tā apkārtā metāliskā stieplīte, un viss pārējais ir brīvs, un zeķes žūst ļoti labi, ātri. Tā kā iesaku. Tie ir no Pony. Pirku veikalā Elīze, tad, kad vēl bija Siguldā, bet ir arī Elīzes internetu veikalā noteikti, ka vēl kaut kur ir, manuprāt, vēl arī Knitting Shop LV bija. Jā, ja ir nepieciešamība pēc zeķu formētājiem, šitie ir forši. Ok, tālāk. Vēl viens pabeigts darbs ir mana jaka Intarsijā.
Nu tā, krāsas man ļoti patīk. Sanāca lielāka nekā es noteikti gribēju, jo sākumā adīju šo jaku meitai. Viņai, super pa lielu. Es netaisīšu, es uzmērīšu, parādīšu, man viņa arī ir liela, bet netaisīšu vaļā, tāpat uzmērīšu. Ceru, ka jūs kaut ko redzēsiet. Pat uz mana vēdera vēl man ir daudz. Es šai jakai adīju paraudziņu, tāpēc es nesaprotu, kā tas nācās, ka viņa sanāca tik liela. Ko vēl var pateikt? To arī var, jā, ļoti liela, bet ļoti lepojos. Manuprāt, savienojuma vietas ir glītas, diegi ievilkti, pogas iešūtas. Jakas var 707 gramus. Un, gan noderēs mājās tāda ietinamā jaka, kurā iet satīties, un tu esi siltumā. Adu vēl vienu, nedaudz mazāku. Šeit ir diegu ārprāts, un piedurknes vēl abas nav uzadītas. Tā ir mazāka, es ceru, ka meitai derēs, bet šī jaka ir pilnīgi no tās jakas pārpalikumiem, it kā krāsas saskaņotas, bet, kaut kas jau tur bija beidzies, kaut kas klāt negribēja pirkt, un, viņa nav pilnīgā sajūsmā, jā. Es droši vien gribētu, lai viņa būtu pilnīgā sajūsmā par šo jaku. Nav, varbūt tad, kad uzadīšu un viņa uzmērīs, viņai patiks. Jā, tā tas ir. Manuprāt, viss ir saskanīgi, viss ir varbūt vienīgi košāk nekā meita vēlējās. Tad manīs. Ja kas, tad būs vēl viena mājas jaka. Kā būs, tā būs. Tā kā man ir atlikušas pusotru piedurkne un iešūt pogus un ievilkt diegu galus, es gribētu domāt, ka tas ir, vienas dienas darbs. Un es ceru, ka līdz bēbīšu piedzimšanai es saņemšos to izdarīt, jo pēc tam tad noteikti būs grūtāk. Tā, kas vēl? Jā, tad pabeigtas man tika tās vienas Pressed Flowers soks, un pagājušreiz jūs jau redzējāt, ka es esmu iesākusi arī otru pāri ar to pašu brūno dziju, kas ir zilajām zeķītēm, bet kā kontrastu krāsu izmantoju rozā, un papēdi adīju adot zeķi. Šeit jūs varat redzēt, šis bloķētājs ir par lielu priekš šī pāra, manuprāt. Gribētos domāt, ka tas būs 38. izmērs, nevis tomēr 40. Pagaidām liekas, ka pastiepjās, jā. Bet, es nepaņēmu otrus bloķētājus. Tā, jā, es adīju saīsināto kārtu papēdi, laikam tā viņš saucās.
Šeit iadīju 10 rindas labiski gludi, un tad adīju ar nepabeigtajām kārtām. Un pēc tam sādīšana vietās, kur vajadzēja sādīt, es turpināju adīt papli rakstā, bet pēdas daļā iadīju vienkārši strīpaini. Manuprāt, glīti otra zeķa man ir iesākta, bet tur daudz nav ko parādīt. Pavisam nesen kā iesākta. Pavisam. Bet uz priekšu iet tā kā būs viss ok. Un vēl, kas man ir iesākts, ir jauns apraksts. Priekš manis jauns apraksts. Man ļoti iepatikās šīs zeķes, es tās ieraudzīju Instagramā sieviete, tā, kas arī ir izveidojusi aprakstu šiem zeķiem. Viņu sauc Mia Demer. Es pieļauju, ka es izrunāju šo uzvārdu pilnīgi nepareizi, bet Instagram kontu sauc Vike Vira. Iespējams, arī to es izrunāju nepareizi, es ierakstīšu kaut kur šeit, un arī tajā apakšā, tajā info kastītē. Man likās ļoti glīti tādas strīpainas zeķes divkrāsu adījuma tehnikā. Es izvēlējos sākt ar zaļajām krāsām, pēc tam jūs neticēsiet, jūs noteikti neticēsiet, ka man pēc tam būs lilā, tumšāk lilā, tad būs, kas te man ir tāds rozīgi lilā, nedaudz rozā, un vēl man ir tāds, tā kā jūs neesat redzējuši noteikti man tādas krāsas. Es nezinu, kur tādas krāsas man vispār, kur man tādas krāsas patīk. Jā, šis pārs arī ir tikai nu pat iesākts, vakar to iesāku. Ceru, ka būs smuki. Adīt ir interesanti, tur sanāk, ka ir 2 valdziņi ar vienu krāsu un 2 valdziņi ar otru krāsu, līdz ar to neveidojas gari pārstaipi, šī ir otra puse. Un neveidojas gari pārstaipi, un ir arī, tās ir diezgan elastīgas. Pastiepsim to. Manuprāt, ir ok. Varbūt vajadzēja vairāk valdziņus. Aprakstā ir minēts, ka sākumā ir jāuzmet vairāk valdziņi, tad ir pēc tam pēc sviķeļa ir jāsamazina valdziņu skaits, kas man liekas, labi, varbūt garākām zeķēm tas ir svarīgi, bet sviķels jau pats par sevi ir elastīgāks nekā divkrāsu adījums. Un es adīju tos sieviešu zeķēm ieteiktos 64 valdziņus šajā daļiņā. Tad redzēs, cik tas būs elastīgi. Es uzmērīju, manai kājai der, bet varbūt, ja es adītu nākamās zeķes, iespējams izmantot 68 valdziņus, tāda instrukcija tur netika dota, jo tur bija vai nu 64 valdziņu sieviešu zeķēm, vai nu 72 vīriešu zeķēm. Iespējams, tas saistīts ar papēdi. Idejiski šīm zeķēm apraksts nav nepieciešams. Vienkārši man ļoti patika tā iedvesma, tās krāsas, tur ir arī zeķes
ja jūs apskatīsieties Instagram hashtagu, tūlīt pateikšu, kā sauc, My Wabi Sabi Socks, to es ierakstīšu arī šeit. Ir baigi forši, tur iedvesmai var paskatīties tās krāsas, tas ir, un var izadīt visus maskamolīšus, gluži kā es adīju vienkārši strīpainas zeķis, tā arī šīm zeķēm var izadīt visus mazos kamolīšus, un izskatās mīlīgi tās strīpas. Tad redzēs, kā man ies turpmāk, bet, jā, doma man šīm patīk, un somiņa, mana adījuma somiņa, ne man izgatavota šūta, Ances šūta somiņu, jā, ideāli priekš manu zeķu projektiņu. Tā. Un vēl pagājušajā reizē mēs runājam, es runāju veselu stundu, un nav cerības, ka šoreiz es runāšu mazāk. Mēs runājām par zeķu, samuldējos par jauno Pāces merino dziju, kuru es pirku februārī, tā bija marta kolekcija, vai februāri. Labi, lai vai kā, jaunums Pācei merino dzija, šī man ir divkārtīgā, un es teicu, ka es vēlos no šīs dzijas iesākt džemperi pēc Petit Knit aprakstā. Un šis apraksts ir Ingrid Sweater. Un es iesāku. Es īstenībā neticēju, ka es iesākšu, bet es iesāku, jo es domāju, ko gan es jums parādīšu. Tajā brīdī man nelikās, ka es pabeigšu 3 zeķu pārus un vēl jaku, un ka es būšu kaut ko iesākus vēl citu, tāpēc es domāju, man taču ir kaut kas jāsāk. Un es iesāku džemperi, un es esmu tikusi līdz džempera, gandrīz pašai apakšai. Es esmu iesākusi apakšējo malu adīt, un šis mazais kamolītis ir tas, kas man ir palicis no otrās šādas te kūkas. Man vēl ir 2 neiesāktas. Pilnīgi pietiks, lai pabeigtu apakšmalu, apkakli un piedurknes. Šo džemperi es nemērīšu. Tagad es nezinu, vai viņš labi izskatīsies man uz vēdera. Es neesmu, bet, jūs redzat. Man ļoti iepatikās šim aprakstam tas, ka tam ir tāda interesanta faktūra. Es neesmu adījusi paraudziņu šai dzijai, un neesmu to mazgājusi vēl, tāpēc es jums nemācēšu pateikt, kāds uzvedīsies pēc mazgāšanas, un tad jau mēs manīsim. Iespējams, nākamajā epizodē, iespējams, nē, tad jau redzēs. Bet, ceru uz pabeigtu džemperi. Ārā šobrīd ir augsts, tā kā tas lieti noderētu. Vēl kas ir, es adīju un vēl joprojām adu šo džemperi ar 4 mm adatām, tieši tā, kā tas ir teikts aprakstā, un tagad to apakšmalu sviķeja daļu es adu ar 3,5. Un neādot paraudziņu, es vispār netrāpīju blīvumā. Tā, ka vispār, jo parasti es adu priekš sevis 4. vai 5. izmēru. Tas ir L vai XL, atkarībā no apraksta un no dizainera. Bet es iesāku, manuprāt, 5. izmēru es iesāku. Nē, 4. Es iesāku un es uzadīju pirmo šo te daļu, un es sapratu, ka tas džempers būs vienkārši milzīgs.
Un tad es izmērīju savu adījumu blīvumu. Un tad es secināju, ka man ir nepieciešams adīt pirmo izmēru. Tā dzija, jūs varbūt redzat, tā dzija ir rakstīts, ka 100 gramos ir 260 metri. Un tas ir tāds DK biezums, kas būtu pilnīgi atbilstoši šim aprakstam, bet nezinu, kāpēc savienojumā ar manu adīšanas rokrakstu un 4 mm adatām tur viss aizgāja galīgi šķērsām. Man, sanāk, droši vien, ka tā ir biezāka dzija. Turklāt atdot vilnu, viņa jau vēl arī pēc mazgāšanas viņai vajadzētu vēl tā kā piepūsties un līdz ar to viņai vajag nedaudz brīvu vietiņu. Es nezinu, kā es to dabūju gatavu. Kā man tā sanāca. Bet pagaidām ir ok. Aprakstu sāk adīt ļoti interesanti. No sākuma uzmet valdziņus, tad pārrauj diegu, un tad uzņem šeit, šeit uzņem šeit, un ada turpat atpakaļ ar saīsinātajām kārtām. Līdz ar to veidojas tā kā paaugstinājums, un plecs tā kā iet uz leju. Un tad atkal kaut kur ik pa laikam norauj to diegu, un tur tieši tā ir arī minēts. Break the yarn, un beigās sanāk, paskatieties, cik daudz dziju gali. Un arī šeit. Šeit ir veseli 4. Droši vien nākamreiz varētu no 2 dziju galiem noteikti izvairīties, tā kā, ja jūs adat šo aprakstu, ja jūs vēlaties to adīt, tad palasiet pāris solīšus uz priekšu, un tad jūs manīsiet, jo tur ir vieta, kur var izvairīties no dzijas raušanas, ja vien jums ir vēl viens kamols, ko iesākt. Ja jūs, protams, adat tā kā heliksā vai, mainot visu laiku, ja jums ir 2 dažādi tur krāsojumi tai dzijai un jūs gribat tā plūdeni sapludināt, tad droši vien tas neizdosies, bet ja ir pilnīgi vienas krāsas, viena krāsojuma dzīs, tad tur noteikti no 2 diegu galiem var izvairīties. Pārējais apraksts, man liekas, ļoti viegli saprotams un, kā jau petit knit. Tur ir pie katra dizainera jau ir jāpiešaujās, bet tur ir loģiski tie soļi izskaidroti. Adās ātri un ir interesanti, jo mainās visu laiku tas rakstiņš. Vairāk neko par šo džemperu īsti nevar pateikt. Vienīgi, ka tā dzija, manuprāt, ir atbilstoši šim aprakstam. Tā tekstūras ziņā un ir forši, ka viņa ir tāda, vilnīga. Jo tā ir vilna. Merino, bet vilna. Bet. Tas, ka, es atvainojos, okrita kamoliņš, tas, ka es netrāpīju blīvumā vispār nemaz. Jo parasti man nav ar petit knit aprakstiem īsti nav problēmu. Es esmu adījusi Stokholmas džemperus un Stokholmas vesti ar V-veida kakla izgriezumu, un tur man viss bija kārtībā, gan ar blīvumu, bet es izvēlējos citādāku dziju. Tiem aprakstiem es izvēlējos klasisko kombināciju, kas ir
četrkārtīga, nu, piemēram, zeķu dzīve kopā ar moheru. Un tur viss aizgāja perfekti. Šiten mazliet ir tā, kā ir, bet, nu jā, kā jau teicu, man liekas, ka tā dzīves izvēle būs ļoti laba. Gala beigās, cerams. Nu, lūk, tas ir par to, kas man ir uz adatām. Zeķu pāri, 2 džemperis un jāpabeidz tā jaka. Un arī par zeķēm jau pateicu tās, kuras iesākšu. Šīs būs iespējams vīram. Viņš skatās, viņš noteikti šito video skatīsies. Un tad nesapriecājies, ja? Bet, nu, es ceru, ka es iesākšu to zeķis. Ok, ejam tālāk. Ko es vēl sadarīju pa šīm 2 nedēļām? Es biju aizgājusi uz Siguldas novads bibliotēku, kur bija ieradušās ciemos pie mums meitenes no Smiltenes biedrības Pūralāde. Jā, biedrība Smiltenes Pūralāde, tā lai nav neprecizitāts. Un mute jau sausa. Un Ilzīte, kas ir Ilze Haka, mums rādīja savas pabeigtās zeķes uzadītās, kuras gan vēl nav visas no viņas kolekcijas, jo vēl aptuveni puse ir jāda, bet, nu neatkārtojam skaistas zeķes. Es ielikšu arī foto to, kas man tur ir, un kāpēc mēs tur gājām. Mēs pieteicāmies uz meistarklasi adīt zeķes ar noceltajiem valdziņiem. Pareizi, jā, tā es esmu pierakstījusi. Un es gribu pateikt lielu paldies Ingai, Evijai, protams, Ilzei un Edītei, kas mums palīdzēja tā zeķis iesākt adīt un palīdzēja ar padomu. Tas bija baigi foršs pasākums. Es nevarēju to laist garām, jo tas bija, Siguldā tāda brīnišķīga iespēja, kas notika arī pateicoties Maritai no Ribastai ladīšanas skolas. Jā, kas bija Ilzīte tā kā pieaicinājusi bibliotekā, tas viss tas pasākums tā notikās, un tur ir brīnišķīga lasītava, kur arī mēs Siguldas novads bibliotekām arī ada katra mēneša 2. ceturtdienā un 4. otrdienā, kaut kā tā, bet meitenes no Siguldas sekojiet līdzi, mums ir brīnišķīga bibliotēka, un to var izmantot kā ne tikai adīšana, es tikai domāju par adīšanu, ne tikai lasīšanai, bet arī adīšanai, kopadīšanai. Nu, lūk, ko es par tām zeķēm, par Ilzītes zeķēm, es esmu vienkārši sajūsmā, katrs zeķu pāris ir unikāls, un mēs varējām iesākt pašas savas zeķes. Es iesāku, bet es izārdīju. Es tiku diezgan tālu, kārtīgi visu to stulma daļu. Es izārdīju, bet es iesākušu atkal. Man kaut kas nepatika, bet tīri tas manas lietas. Es ielikšu jums šeit bildītes, lai jūs redzat, ko es izdarīju. Bet, manuprāt, ja jūsu apkārtnē ir iespēja aiziet uz zeķu adīšanas meistarklasi pie Ilzes Hakas, vai ja jūsu bibliotēka vai kultūras centrs vai sanākšanas māja kaut ko tādu grib organizēt, es jums saku piesakieties, jo ir forši parunāties, satikt visus un pādīt kopā. Jā, par to paldies.
Un tad pagājušreiz es jums stāstīju, ka man būs vēl viena dzīvu piegāde, kuru es gaidu, bet kura neatnāca līdz pagājušajai reizei. Tā tas bija, nepaspēja. Un paskatieties, šādā kastē man atnāca dzijas no Laurelnits. Tā ir krāsotāja no Somijas. Un es pasūtīju dzijas. Un tagad kopā paskatīsimies. Es esmu redzējis tās dzijas. Es nespēju noturēties, jo tās dzijas pienāca, manuprāt, vai tajā pašā vakarā, kad es uzfilmēju iepriekšējo video, vai nākošajā dienā. Nu, es nespēju noturēties, lai nepaskatītos, un ir pagājušas 2 nedēļas kopš tā iepriekšējā video. Bet nu paskatīsimies kopā, ko es pasūtīju. Un glīti. Glīti. Kopā, manuprāt, izskatās tādas iespējams krāsas ne visām, bet man ļoti patīk. Es pasūtīju zeķu dziju. Tās visas ir zeķu dzijas pamatnes krās. Super Sok, 100 grami 400 metri, 85% superwash merino, 15% neilons. Un, jā. Un pagājušreiz es jums rādīju, man tur stāv augšā uz skapja, es necelšu lejā, bet es biju pasūtījusi no Maruma Jārns Filko Lana Tīlija zīdmohēru, baltu, man šķiet dabīgi baltu, un es tos pasūtījumus izdarīju vienlaicīgi, jo es vēlējos uzadīt sev gaišu džemperi. Visdrīzāk, ka tas būs džempers, iespējams jaka. Jaka būtu smuki tā no Petit Knit Eva Cardigan. Jā, varbūt man vajag jaku. Redziet, es aizdomājos, es atvainojos. Jā, šis ir tāds, šī krāsa saucās Grace, un te ir, nu tāds, es ceru, ka jūs kaut cik redzat, rozā lāsumiņi un nedaudz tādi, bildē izskatījās brūnganīgāki, bet tādi pelēcīgi rozā varbūt, jā, iespējams. Dzija mīksta, jauka. Tagad tikai jāsatina kūciņās un jāsāk adīt. Bet jūs zināt, ka man ir tie, kas ir skatījušies iepriekšējo video, ka man vēl ir no Maruma Jārns arī ar rokām krāsotā dzija, ko es arī gribu uzadīt. Un ko lai tagad izdomā? Nu, gribu abus uzadīt, bet, tad redzēs, kā sanāks. Jā, šīs šķeterītes man ir 4. Ja es adīšu Stockholm sweater, man noteikti pietiks iespējams pat ar 3 šķeterītēm, jo visiem iepriekšējiem džemperīšiem, ko es esmu uzadījusi, un tie, manuprāt, ir 3 pēc tā apraksta, man ir pieticis ar 3 šķeterēm. 3 šķeterēm ar fingering weight dziju un vēl klāt pieskaņotu mohēru, tāpēc, ja es adīšu to, tad man pietiks iespējams ar 3. Es nopirku 4 drošībai, un vienmēr var uzadīt kādas zeķes vai cepuri, vai Sofijas šallīti, vai jebko citu. Dzijas nekad nav par daudz.
Nu, lūk, jā, šo es dzīvi vēlos savienot ar to dabīgu balto zīdmuhēriņu. Tad es pasūtīju šitādu riktīgi smuku. Arī tāda pati sastāva zeķu dzija, un krāsa saucās Eye Candy. Un šeit gan ir brūns un tāds pelēks, un mazliet oranžīgs, un mazliet laškrāsas. Ļoti, ļoti smuki. Viņiem es pirku Etsy veikalā. Iespējams, varbūt arī mājaslapu. Nezinu, bet jā, es pirku Laurel Knits Etsy veikaliņā, un viņiem šāda te krāsojuma ir arī citas dzijas ar citu bāzi, piemēram, bija arī ar surī alpaku. Tas, manuprāt, arī būtu nenormāli skaisti, piemēram, surī alpaku arī savienot ar iespējams kaut kādu baltu vai dabīgu baltu dzīvi un arī iegūt tādu pūkainu džemperīti vai jaciņu, vai šali, vai lakatu. Šis ir paredzēts zeķēm. Iespējams. Un sanāk, klāt vēl ir šis speklu tedī. Un man sanāktu zeķu pāris no šī brūnā, zeķu pāris no šī krāsainā un vēl zeķu pāris no tiem abiem kopā. Vēl es pasūtīju mazu minīšu četrīti, kas, manuprāt, arī izskatītos labi kopā. Un minīšu četrītei krāsa ir. Krāsas nav. Nav pierakstīta krāsa, bet es šeit norādīšu, jo viņai bija krāsas nosaukums. Un kas vēl man šķiet forši šajā veikaliņā, kā var nopirkt gan 20 gramīgu šķeterīti, gan 50 gramīgu šķeterīti, gan arī šādas 100 gramīgas šķeterītes, ka citreiz jau nemaz nevajag 100 gramus, lai uzadītu pāri zeķis, jo savienojot mini šķeterīti, piemēram, iedot sviķelīti, pungals un papēžu šādā krāsā, nav nepieciešams 100 gramus smaga šķeterīte. Nu jā. Tas ir mans pirkums, kas ir veiksmīgi nokļuvis no Somijas līdz pat Latvijai. Es esmu ļoti priecīga par savām dzijām. Kas mums te vēl ir? Jā. Tā un tas ir. To mēs izrunājām. Ko es vēl gribēju piebilst, kamēr jūs vēl klausāties un skatāties. Es ceru, ka jūs klausāties un skatāties. Es gribēju piebilst, ka līdz 25. aprīlim vēl var piedalīties adīšanas bingo. Es viņu saucu par adīšanas bingo, kaut gan tur jau nav tikai par adīšanu, tur arī par tamborēšanu un tā, bet to, lai vai kā, to organizē Rūta, Rū adījumu kopadīšanas grupā, Facebook. Par šo bingo es pastāstīju nedaudz pagājušreiz par tiem 25 lodziņiem. Es ielikšu šeit arī to bildīt ar tiem 25 lodziņiem. Lodziņu krāsas atšķirās, un uz šo pirmo izlozi, kas būs 25. aprīlī, ir jāizpilda viens rozā lodziņš, 2 zaļie un 2 zilie lodziņi. Tā kā vēl iespējams var iespēt. Vēl laiks ir labas 2 nedēļas. Varbūt jums interesē, un ja jūs vēlaties uzzināt par šo bingo kopumā,
manuprāt, ļoti superīgs video ir iznācis tepat YouTube Anovī, jeb Ivonnai, viņas YouTube kanālā. Tur viņa izstāsta, īsumā par ne īsumā, bet diezgan detalizēti par šo bingo. Tāds, manuprāt, ļoti foršs projektiņš tādai kopības sajūtai, nelieliem izaicinājumiem adīšanā, jo, piemēram, kā viens no lodziņiem, man šeit ir rakstīts kaut ko, man ir pierakstīti visi. Viens no lodziņiem ir, piemēram, uzadīt jaku ar stīkinga metodi, jeb adīt pa apli kā džemperi un pēc tam griezt. Un ja jūs to neesat darījušas, tas varētu būt ļoti tāds superīgs izaicinājums šim gadam un tāds pamudinājums, ka ir jāsaņemās. Es esmu mēģinājusi, ne tikai mēģinājusi, esmu griezusi 2 reizes savu adījumu. Nav tik traki, tā kā uz priekšu. Man šim projektam, šim lodziņam, 2. lodziņam, ir nopirkta arī dzija. Es adīšu iespējams es šogad adīšu no letlopi dzijas, tad manīs, kā man būs ar laiku un varēšanu un iespējām, bet, tāda doma ir, lūk, kas vēl. Jā, pagājušreiz pateicu, kā es izgāzos jau par nopirkšanu, par dzijas pirkšanu mazāk par 1 kilogramu gadā. Jūs jau redzat, man jau šeit ir 620 grami, ja? Un man bija vēl viens baigi tāds, kuru es domāju, kas būs ļoti liels man izaicinājums, bija, manuprāt, tie rakstainie cimdi. Rakstainos cimdus es esmu iesākusi vairāk kārt izārdījusi. Ceru šajā gadā pabeigt kaut vienu pāri ar rakstainiem cimdiem. Tas būtu ļoti jauki. Lūk, uz šīs brīnišķīgās nots par adījumu bingo arī beigsim. Es gribu pateikt milzīgu paldies vēlreiz visiem tiem, kas šo visu noskatīsies. Milzīgu paldies par ikvienu komentāru, ikvienu laiku, un tas man tiešām ļoti daudz nozīmē. Es ceru, ka arī šis video jums patiks. Es gaidu noteikti atsauksmes par šo, un tad jau redzēsimies, cerams, pēc 2 nedēļām. Vajadzētu redzēties pēc 2 nedēļām. Ceru, es jau ar jums runāju kamerā, es neredzu sevi, tāpēc es arī nespēju līdzi sekot laikam, cik tas ir ilgi. Ceru, ka video nav pa garu, un es vēl turpinu muldēt. Tā kā paldies, ka noskatījāties, lai jums super foršs pavasaris, lai beidzot iestājās siltais laiks un varam adīt, tamborēt, izšūt, radīt ārā, jo ārā ir taču tik forši pavasarī. Ne šodien ir piekdiena, 5. aprīlis, un Siguldā līst, un pūš vējš. Bet lai jums saulaini. Atā!